Šobrīd finanšu plānošana ir kļuvusi pietiekami populāra. Tomēr visbiežāk savam finansēm mēs pievēršam uzmanību un atceramies par tām tikai tajā brīdī, kad mēs jau vairs kaut ko nevaram atļauties no tā, ko varējām atļauties līdz šim, vai arī mēs nevaram atļauties kaut ko jaunu, ko šobrīd vēlamies. Tātad var teikt, ka finanšu plānošana patiesībā notiek tādā piespiedu kārtā. Un vislielākā mērā var teikt, ka veiksme vai neveiksme, vai jums izdosies kaut ko mainīt vai ne, ir atkarīgi tieši no jums. Tomēr es gribu jums pateikt 3 praktiskus padomus, ko varēsiet izmantot savā ikdienā. Vispirms jāsāk ar savu personīgā budžeta izveidošanu un jāsako līdz savai ikdienas naudas plūsmai. Es zinu, ka tas nav nekas jauns, tomēr šādā veidā izdodas sasniegt savu pirmo mērķi, un tas ir atlikums. Jūs redzēsiet mēneša beigās, kāds tas ir. Vai tas ir pozitīvs, negatīvs, vai tas ir neitrāls. Ja tas ir pozitīvs, tad var teikt, ka šobrīd ar jūsu finanšu situāciju viss ir kārtībā, un jūs varat izmantot šo brīdi, lai to vēl vairāk pastiprinātu. Ja tas ir negatīvs, tad turpretī ir jādara kaut kas steidzami. Un patiesībā šeit ir tikai 2 risinājumi. Vai nu jūs varat meklēt, kā palielināt savus ienākumus, vai nu meklēt, kā samazināt savus izdevumus. Un skatoties īsā termiņā, reālākais noteikti ir mazliet pievilkt jostu. Pārliecinieties, ka jūs izlietojat savu naudu lietām, kas atbilst jūsu prioritātēm un ir jums vajadzīgas. Piemēram, ja jūs televizoru ieslēdzat 1 reizi nedēļā svētdienā, lai noskatītos nedēļas ziņu apkopojumu, tad kāpēc jums ir 100 televīzijas kanāli? Tāpatās, ja jums dators ir nepieciešams 2 reizes nedēļā, lai uzspēlētu bumbiņas, tad kāpēc jūs maksājat par ātrāko interneta pieslēgumu? Un visbeidzot 3. padoms, kas noderēs tajā brīdī, kad jūs jau būsiet sabalansējuši savu budžetu un jūsu atlikums izveidosies pozitīvs. Šo brīdi noteikti vajag saglabāt, lai nodrošinātu jūsu ilgtermiņa finanšu stabilitāti. Tas ir īstais brīdis, kad sākt krāt. Un krāšanai ir 3 pamatnosacījumi, tātad veiksmīgai krāšanai. Pirmais ir jābūt mērķim, kam jūs gribat sakrāt, ir jābūt summai, cik lielu summu jūs vēlaties sakrāt, un ir jābūt laikam, tātad cik ātri jūs savu mērķi vēlaties sasniegt. Ja jūs ieinteresē mani praktiskie padomi un vēlaties uzzināt vēl vairāk informācijas, kā sakārtot savas personīgās finanses, nāciet uz Nordea banku pie konsultanta.